Esiet sveicināti no Lisbonas, no otrā diena Lisbonā šodien man, otrā pilnā diena. Nu, jā, pirmā bija aizvakar, kad es ielidoju pus 12 vakarā, tā kā tas neskaitās. Jā, tātad vakar mazliet pastaigāju. Sanāca vakar mazliet arī pubcrawlu iziet, tāpēc tā diezgan pavēlu tagad uzsāku savus gaitas. Jā, nu, ir doma apskatīt dažus objektus. Ceru, ka būs skaisti un interesanti. Un tālāk redzēs, jā. Nu, rītā, protams, ir pēdējais. Tātad rītā ir, kā teikt, lidošana prom no Eiropas. Eiropa atgriezīšos tikai, nu, kā sanāk, 25. jūnijā būs Eiropa atkal. Bet ne Eiropas Savienība. Eiropas Savienībā būšu 29. Jā, 29. jūnijā. Un, jā, nu būs interesanti, es domāju. Tā, tagad mēģinu saprast, kuras LR ratās atbrauc. Te ir kaut kāda zaļa zālīte. Nu, nekā te nav. Nav. Jā, bet varbūt man kaut kur tad jāpaiet tālāk, vai kā, es nezinu. Ja kaut kā cilvēku tusēm, tas ir viss kaut ko čilo. Bet jā, varbūt jāpaiet uz priekšu un tad redzēs, kad būs. Nu, tātad atnāc līdz tādā vietai kā Fonte Luminosa. Nosaucās pastudē vairāk, pirms kaut kur brauc skatīties. Jā, kas te, protams, arī pa dienu te tīri smuki, bet jā, varam paskatīties tā, jā, kad noties krūklaks iet. Bet kas ir pa lietu? Tas riktīgais labums te ir tad, kad pēc saulāk, tad ir gaismas šovi, saprotu, pēc 15 minūtēm. Un te ir kaut kad arī ūdens šovi pa dienu, bet precīzes laiks es nezinu. Jā, tātad, kas te notiek? Es tur augšā ir atverts, tā, tur jānāk daudz ūdenim lejā, un tad tur vajadzēja būt ļoti skaisti. Bet jā, nu tagad vienkārši tā. Apskatījos pietiek. Jā, tātad beidzot es esmu izlēmis, uz kurien es došos. Un es došos uz tādu vietu, kas saucās kā nu viņi saucās? Nu, cietoksnis, Castello. Jā, un es zinu to, ka jā, tas cietoksnis ir šeit redzams, jā, pa šķirbiņu. Diezgan, nu, tāds iespaidīgs. Un man ir jāatrod autobus 737, tātad es atrodos tādā vietā, saucās Rossio. Un šeit praktiski, nu, tāds, nu, diezgan liels transporta mezgls. Tā kā no šejienes gandrīz visur, laikam, var aizbraukt. Bet labi, jāiet meklēt, no kurienes iet 737 autobusus. Ja, tātad šeit ir 736. Tad es pieļauju, ka 737 kaut kur arī būs. Redz kā, atradās gan tas autobus. Jākā būs vien iekšā. Redz kā ir, šoferis man izdzina ārā, jo nav vēl pienācis brīdis, kad braukt. Tāpēc ir vienkārši jāgaida, ka viņš pabrauks 5 metrus pie pieturas un laidīs pa priekšējām durviem iekšā. Tā, uzbraucām tagad augšā ar autobusu pie Castello. Abrīnoju to šoferi, kā viņš visam šitām mazajām ieliņām izlīkumo. Tik precīzi, man liekas, tik labi autobusu vadītāji nav nekur kā Lisabonā. Tur jābūt ir izcilam vadītājam, jo savādāk autobusu būs saskrāpēts 1 un 2. Bet jā, viņš ļoti skaisti visu izdara. Visur izgrozās, pārzina visus gabarītus. Bet nu labi, tagad jāskatās, kā ar to iekļūšanu šeit. Tā. Svētā Jorga cietoksnis saucās. Ziedasvētbrāta epokās.
Es nezinu, kā pareizi izrunā, bet rakstīts Jorge. Un, jā, vienalga. Jākāp ar kājām uz augšu. Man liekas, tik daudz staigājis uz augšu un uz leju. Neesmu vēl nekad. Nenormāli daudz, bet ja esat dzīvot, noteikti man fiziskā forma būtiski uzlabotos. Nu, un es neteiktu, ka viņi būtu tagad baigi sūdīgā, bet tad būtu vēl labāk. Nu jā, te patām kasē arī nopirkt biļeti, jā, 17 eiriki, un tagad ir jāiet iekšā. Un ieiešana izskatās, ka ļoti vienkārši. Laikam ir jānoskanē. Un viss, un aiziet. Un tagad varam papētīt. Nu, es teikšu ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Augstāk. Un redz, kā te starp cilvēkiem pastaigājās. Pilnīgi savā nolūkā, pilnīgi netraucēt. Kā izrādās, tad tie pāvi ir stipri daudz. Sākumā domāju, varbūt tās tikai 2, viens pārīts un viss. Bet nu tie ap 2 bija tēviņi, bet nu te mātīts arī ir. Jā, tēviņi ir tātad ar tām kuplajām astēm, un mātīts ir bez. Un redz, kā pāvs kopā ar baložiem ietur maltīt. Nu, normāls pikniks. Kā ir? Kas smuko? Izvērties. Tas jau ir skaisti. Jā, nu, pagaidām šķiet, ka tiem pāviem vien ir vērts samaksāt uz 17 eiro, bet, jo, nu, redz, ka, nu, laikam nenožēloju šoreiz, ka samaksāju pieejas biļeti. Jo te tā chill, tā mierīgi var pastaigāt, nekur nav jāskrien, ja, te ir muzejs, jau muzejā es tūlīt ieiešu arī, paskatīsimies, parādīšu jums arī, kas tur ir. Un varam paskatīties atkal te viens sev apkopi. Es gan klāt viņam nelīdīšu, jo, lai viņš darbojās, es esmu pietiekami tuvu patiesībā. Bet, nu, redzēt cilvēku, kas sāk, nu, grābstīties gar pāvu, izlaist to asti, es uzskatu, ka tas nav pareizi. Mēs varam kopā sadzīvot, jā. Viņi iegūst šeit drošu miera teritoriju, viņiem pārēst iedod. Tāpēc arī viņi nekur nemok prom. Nu jā, te var atrast, apskatīt dažādus izrakumus. Te ir rakstīts no 11. 12. gadsimta pārsvarā viss. Tā kā ļoti seni. Visu cieņu arheologiem, kas to visu ir salikuši kopā, iekonservējuši un ka viss ir saglabāts.
mēs varam izzināt, kā bija tad. Protams, lai mācītos šodienai, mums jāzina arī pagātne. Un šīs vīna krūkas jau ir stipras senas. Te rakstīts 2. gadsimta pirms mūsu ēras vidus, tā kā ārkārtīgi vecs. Jā, viss saglabājas. Te ir terases uz paša augšā sanāk tieši virs muzeja ēkas. Ļoti zaļš te ir ar ļoti skaistiem skatiem uz pilsētu. Labāk būtu gribējies, lai ir vēl bišķi augstāk, jo šitie koki tomēr diezgan aizsedz skatu. Bet tā pašā laikā viņi paši ir kā pielikums visam tam skatam. Viss ir labi. Maziņais pāviņš sēž. Es gan šeit noteikti negribētu pirkstus pārskat dabūt. Tā dabūt knābienu. Labāk nē. Pavisam maziņš. Mazie pāvēni. Iedomājies. Jā. Te pa ausmu bļaustās. Ko viņš ar to grib pateikt, man nav ne jausmas. Varbūt tās kāds no jums ir ornitologs vai vismaz kaut ko sajādz, varētu pateikt, ko šis pāvu kliedziens nozīmē. Un tad, kad viņš bļaustās, viņš ir izvērts arī savu asti. Te var labi redzēt. Continue. Pas facile pour passer dans les couloirs. Voilà. Pour passer de balai, c'est pratique. Uztaisīs vēl tādu, mazliet pastaiga apkārt, lai varētu saprast, kā te izskatās, jo citādi es ar tādiem dažiem īsiem tūplānu video, laikam jums nekāda sajāga nebūs, bet labi. Pa visu pēc kārtas. Te ir akts, jā, tur ir plikumi. Nebrīnīšos, ka YouTube uzliks cenzūru. Un te ir pats cietoksnis, tajā es arī tūlīt ieiešu iekšā. Es domāju, ka tā būs arī pati interesantākā daļa no visa. Tā kā. Jā, bet tie pāvi te ir daudz. Un tiešām viņi skaisti. Guarda che bella in cima, Cristina, guarda che idea. Dai che ne è un altro che andava dentro la luce. Jā, tagad esmu ienācis pašā, tādā cietoksņa pagalmā. Nezinu, kas te bijis, informācija te nav īpaši izlikta. Te var tā pačilot, izskatās, ka te arī notiek kāda pasākuma, jo te ir kaut kādas būves. Tādām lietām ir varētu būt kaut kāds kioski vai kaut kas tāds. Pieļauju, ka koki šeit ir jau vairākas paudzes nomainījušās, kamēr šis cietoknis stāv uz vietas. Protams, ja koki būtu sekojis
kas ir no Amerikas. Tad būtu otrādi, tad varētu būt arī viena vecuma, vai pat koki ir vecāki. Jā, nu šeit tā. Ewidentnie tutaj tak naprawdę. Tagad ir vēl viens pagalms. Vēl viens pagalms, un kas te ir, tam, nu, jūt, ka uzsils diezgan silti, jā. Nu, ir aizvērš, un sauli iesilti, sanāk, nu, gan drīz kā siltumnīca. Uzlikt vēl stikli jumti vispār varētu izturties. Nu, tā, beidzot, Kalnu gala cietoksnē esmu apskatījis, ļoti skaisti. Tiešām, nu, ļoti vērtīgi un iespaidīgi. Un patīk tas, ka viss tas kopā, tas dārs, viss, nu, kopējais kompleks, ne tikai pats cietoksnis. Tas ir daudzie pāvi, tas viss citu papildina. Jā, biļeti bija, kā es teicu, 17 eiro, bet nenožēloju nevienu centu, ka es būtu izniekojis. Ja tā kā šeit ir vērts doties šurp, vienīgais, kas jāņem vērā, pat cik tas atrodas Kalnu galā, tad īpaši izturīgie var, protams, kāpt ar kājām augšā, bet labāk braukt ar autobusu. Jā, tātad 737. autobus un uzvedīs pašā augšā, praktiski pie pašas cietokšņa ieejas. Autobusu biļeti maksā kaut kāda €8 vai €90, kaut kas tāds. Bet var nopirkt arī dienas kartiņu, un tā tad ir derīgi 24 stundas no pirmās braukšanas. Var arī maksāt ar karti, vienkārši pieliek karti, norēķina karti pie pīkstaļa un automātiski noņems naudiņu, tā arī var. Nu tā, esmu tagad izgājis ārā, jāiet apstīties vēl kas cits. Jā, nu tātad apskatīju to cietoksni. Iegāju vienā baznīcā iekšā. Tur vismaz rakstīts, ka tā ir, tur dzimusi pati Lisabona. Nezinu, cik tas patiesi, bet nu tā rakstīts. Ticēsim. Nu tā, viss ir apskatīts. Un es esmu nolēmis lejā doties ar kājām. Jā, ar kājām kaut kā transporta biļeti man ir, bet te ir tik daudz ko redzēt, vienkārši acis pamielot, ka jāpaiet ar kājām. Jāpakurina nost kalorijas, kuras maķītē esmu uzņēmis. Jā, es ļoti ceru, ka varēšu kaut kur ar to trambulu pavizināties, bet, ja nesanāks arī liela bēda nebūs. Nogājis te stāvus. Cenšos atrast tomēr pēc iespējas lēzenāk, lai nebūtu jādod pretspēks. Un es skatos, ka ļoti daudz turisti tieši tāpat arī dara kā es, ka lejā dodās ar kājām. Un kāpēc ne? Laiciņš ļoti jauks, šeit laikam sūdīgi laika apstākļi nemaz nav. Nē, gan jau kādreiz uzlīst, bet pa lielam jā. Nav arī pārāk karsts. Viņi zina, cik tā grādi ir, bet nu, jā.